Pateicoties krīzei un valdības smalkajam gājienam pensiju apgriešanai, Latvijā strādājošo cilvēku skepsi par likumīgi nopelnīto pensiju arvien pieauga un līdz ar to arī neticība otrajam pensiju līmenim. Un neiztrūkstoši arī vienaldzība savas pensijas apsaimniekotāju izvēlē. Kā pārdot līdz šim pelnošo SEB bankas pensiju otro līmeni cilvēkiem, kam vienalga, kurā virzienā doties? Nu pat Jēkabpils slimnīcā pasaulē laistie trīnīši apliecina, bērni Latvijā dzimst, un ja cilvēkiem pazudus ticība savai nākotnei, tad teicienam bērni mūsu nākotne, viņi tic vēl aizvien. Tāpēc mēs cilvēkiem piedāvājām iespēju mainīt un uzlabot savu nākotni caur sociālo aktivitāti. Katra vārdā, kas pieteiksies SEB pensijai, SEB banka ziedos 1 latu Bērnu Kliniskās universitātes slimnīcas rehabilitācijas kabineta aprīkojumam. Mēs izveidojām īpašu interneta vietni, kur ik viens varēja sekot līdzi, kā kabinets piepildās ar nepieciešamo. Kampaņas rezultāti bija satriecoši. Kopā SEB pensijai pieteicās 10 684 cilvēki, kas bija gandrīz 2 reizes vairāk nekā plānots. Par summu, ko cilvēku vārdā banka ziedoja, tika aprīkoti ne tikai rehabilitācijas telpa, bet arī spēļu istaba. Tagad bērniem ir daudz vairāk iespēju atveseļoties ātrāk.